Čau! Mums šodien ir 13. oktobris. Zelta rudens uz Norvēģijas ceļiem. Nu, pasmuko. Ne tā. Tur bija vēl smukāki skati no kalna nākot lejā, visi tie mākoņi lejā sēdēja. Es tā kaut kā nogulēju to visu. Slinkums bija te kaut ko darīt. Cik tā mums grādi? Tik +5. Mājā pagalmā bija 0,6. Nu labi, tas pagalmā bija upītis. Izbrauc ārā. 200 metrus jau bija +3. Braucam mēs atkal uz Fyresdāli. Arendālas brigeri izkrāvam tukšās paletes. Šorīt no rīta 8 izbrauc no mājas. Ne, 8 application palaida. Un kaut kāds 10:08 izbrauc no mājas. Aizbrauc pie Jāķie traileri. Es nometu arī tur tajā saucamajā brigerijā. Lai viņš nav jāvāk uz parkingu. Piektdien atbrauc un viss jau tur bija ciet. 6 laikam pulkstenis bija. Darba dienās viņi strādā ilgāk. Tā kaut kā, nu redz. Zelta rudentiņš ir atnācis pie mums diezgan smuks, skaists. Redz, kur mākoņi nosēdušies lejā. Smuki. Ko lai saka? Tas tiešām tāds foršs skats. Vajadzētu tā kā iegādāties, laikam, kaut kādu tādu foršu turētāju te. Pieskrivēt griestos uz kātu nolaic lejā un pagrozt to telefonu, kā tev ienāk prātā. Brīvdienās arī bija labs laiks. Sestdien pat bija 18, 17, 16, 18 grādu silts. Saule spīdēja. Tajā, kā citi saka, jums jau tur sniegs līdz kulei. Nu, varbūt tie, kas tā saka, lai paskatās, kāda Norvēģija izskatās. Jo mums sniegs te vispār retareiz. Te noteikti, ka viņš ir pa šito ceļu, bet pie mājām viņš tad tāds kāds ir, tā ir. Labi, pagaidām uztaisīsim. Nu jā, es tur pagājuši nedēļu, man liekas, jā, ar pirmdienu braucu Haukelī, Elam pāri, tad tur bija jau jaunais sniedziņš kalnos uzsnicis. Tāds. Jā, bija uzsnicis jaunais sniedziņš. Līdz galam. Tas vienos kraušanās, nu labi, es būšu ātrāk. Šodien jau stīgs šancē, tad jau tas īpaši nesteidzās uz kraušanos. Tas rūda. Tās te paņem ātrāk uzkraut kravas. Kāds zelta kalns. No, Sigulda. Latvijā tikai zelta rudens esot Siguldā, mums te viss cauri zelta rudens. Meita šaujās, ka visi brauc uz to Siguldu. Nevar brīvdien normāli patusēties, pilns ar tiem turistiem. Nu, es arī atceros, ka rudenī tur viņi pilns vazājās, spieķīšas pirke. Pilns bija. Turistiem. Iedomājies tad vēl ar vilcienu tiek smalkā publika, rīdzenīgi bālie brauc uz gadīties zelta rudeni. Man pat vienmēr smiektas nāk. Tik nebūtu, kur rudeni apskatīties.
būs zaļāks krietni. Un cik tas tur no mājas aizbraucis? 2 stundu braucienā, nu labi, es aizbraucu ar kraušanu uz to. Un mums tur zaļākas lapas, te ir ritīgs tāds zelta krāsā jau. Mums ir zaļāks vēl, projām tur zaļāks ir. Bez mazais sestdien vēl varēja fjordā aiziet nopeldēties. Šitā kļava, oranžāt, nē, tā sarkanveidīgā, kā tas saucās. Tas ir pa lapā. Tā ir pīlāģa valciņas. Laikam ziema nebūs šogad, jo kaut ko pīlāģa nevēla nav. Katru gadu diezgan tās ogas daudz ir kokos, bet šogad es viņas neredzu ne mazām. Ai, skaisti, nu vienkārši skaisti, man nav ko teikt. Super. Tik smuki viss krāsains, zaļš, zaļš un zelts. Smuki, labi. Mākonīši. Nosēdušies zemu viņi. Visa nedēļa laikam būs tāds normāls laiks. Izskaties, ka bez lietas. Bet nu labi, Stavangarā tur jau kaut kas cits tas ir, tur jau varētu līt. Pagājuši nedēļu, man liekas, visu laiku, cik es biju Stavangarā lietas lija. Jo mums vismaz nelīst. Kalns. Mākons aizķēries aiz kalna galotnes. Un tur vēl tālumā vēl smukāks tas mākonīgs. Uzgulies mākons uz kalna, guļ. Atpūšās. Stabiņi jau salikti, reku tie oranžie. Tā jau ziema tuvojās. Nu sakrāvu 54 paliec ar ūdeni. Dzeramo ūdeni uzsvērs 45 minūtes gaidīju. Nu pauze, rampa, tu cits krāvās. Un 50 minūtes sakrāvu. Nu tā mums te divos stāvos 54 paliec 40. Kopēji 46 vai 47, nepaskatījos. Tonus. Un brauksim tagad mēs uz Stavangeru. Reiz silts ārā, patīkami. Apmēram tā. Nu jā, vēl jāiebrauc tankšķelē, saliet naftu. Gan tur ir pusbāka. Tā piekapa man vieglāka, tad man ir cits dzējs bijis kopējs arī 50. Vienas bija 52 arī kopējais, bet tagad šitā piekapas 2 tonu, gandrīz vieglāk. Bet to lokās vairāk nekā tā vecā piekapa. Man tā bija forša, man viņa patika. Visiem āķiem iekšā varēja piesiet bulli kaut vai, ja vēd. Te ir tas mūsu ūdens kantors ārē, kur vēl mūsu tie, kas zem mums strādā. Nortempa. Prohanseni. Tas jau tik guļ. Kas tas pa otru čomīņu. Pusdienas iet ir. Vārtus vaļā taisīs. Kaut ko vienreiz man tas niknējs teica, ka nedrīkst to taisīt vaļā. Braukāda var ar atvērtiem vārtiem. Bet nu niknējam vienmēr padomā visādi, ko rekuti nomesīs at sūdu veciem. Man to logu vajadzētu izņemt no tā vagoniņa. Tas man tagad noderētu. Kad šito pusi sabraukšu, kad neapīni jābrauc, jo man vajag degvielu tur. Varbūt varēja apbraukt. Apskatīsim, mēs izbrauksim uz ceļu un iebrauksim tur iekšā. Jo uz vietas man tur tā kaut kā negribās grozīties. Tas nebūs prāta darbs. Mēs brauksim uz ceļā ārā un tad ieliesim degvielu. Zebestā. Tas te lampiņas saliec priekšā.
teikam, negribu kafijas sadzēries. Uzliks teikam, uzvārīt tēju. Turku tēju nodzersies, ko Turcijā sapircis esmu. Labi, tas bardadziņš te ir labi. Čau, pagaidām visiem. No ko jāsmība, jāiedzer vārīt, vērtīs, negribās pārtām šārā runāt. Tur nekas traks vairs nav no tiem šaurajiem palicis. Vidālais, ko bija atsaikiem tikai. Apskaties, 14 grādi, johai 13. novembrī, oktobrī, novembrī jau No oktobris. aizsapņojies, jau nezinu, cik tālu bija. Jā. Kā tur mākons iegāzies starp klintīm, starp kalniem. Centrs, te saprotu, vēl paslēst slalomu te var nodragāt, bet tad tāds maziņš kalniņš es te vienreiz jau tā noskatījos. Vispār nav jēga šeit nemaz braukt. Kāds foršs mākons ir sēž, iegāzies tāda kā bļodā. Nu te ir tāds. Vispār lapiņu nav. Kociņā, deži, kurī dažas, bet te vispār nav. Zvana. B-frakters. Tu sakrāvies? Saku, sakrāvos. Es saku, brauc? Viņš saka, kompi redz. Tu ko brauc? Es saku, pa turieni. Tos taču ir Dorlī ceļš, trallalā un nezinu kas. Es saku, zinu. No tam smago kropu turieni nevajag braukt. Labāk brauc riņķī. Es jau biju paizbraucis, jau gan arī tur 50 minūtes, es negriezīšos vairs atpakaļ. Uzkāps tur norma kaut kur noteikti 60 litrus sotaku būs pa šitiem kalniem. Bet es varu aizūties pa taisno līdz Stavangarē līdz galam nekā braukt ar lielo līkumu. Un tā es vismaz izplānojos. Labi. Jā, jau teicu, ka nevajag smago kropu pa šeit braukt, tad es vairs ar nebraukšu pa šeit, pa te iet. Tāpēc, ka 1. novembra arī viņš taisās ciet, tas ceļš jau uz ziemu. Es vēl jāizbrauc pēdējo reizi, man apnikuši tie, tas E39 jau aknās ceļš. Cik tu pa viņu var braukāt, jāpabrauc pa citiem mazāk svarīgas nozīmes ceļiem, par X-vejienu. Zviedriski Riksvēji. Filkavējieniem pabraukāsim. Kaut kas cits. Vismaz paskatīties kaut ko citu. Zīmīte bija, ka akmeņas galvas gāžās. Šis te kaut ko sadarījuši. Kanālu uztaisījuši, kur iegāzties akmeņiem iekšā. Vēl 13 kilometri, tad es tikšu uz 9. ceļu. Palika. Mums 7% kritums. 6 kilometri. Aiza labā. Pagaidi, tur platāks ir. Stop, B, kā Martins saka, stop, B. O, kas tur pa ielēju labā pusē. Blī. Ar upi visu. Smuki. Vairs, ja tas labā pusē viss paliek. Šķaldo krūmiņus. Skaidrs iet pa gaisu.
Atkal esam zelta rudenī iebraukuši. Pasmuko. Nu, nolaidamies lejā. Nāca pretī viens STS-nieks. Dabūju stumties pret galnu bišķi atpakaļ. Tur tieši kabatiņa bija tāda, kur samainīties. Tā kāds mums tur darās. Elbīļi gudrie nesājās pilnīgi. Kā aptrakuši. Uzelposim maz drusciņi 18 km atpūtīsimies. Nu, tagad, kāds tas teiciens ir? Nevis ar Dieva palīdzību, bet ar Skānijas palīdzību. Tādi 42 kilometriņi višķi jāpamokās. Pēc tam jau dzīves sīkumi. Šīs bija apstājies. Ieraudzēja, ka brauciens pret kalnu. Tad viņš mani pagaidīja. Cik man vēl palika? Vēl 24. Es esmu par no 42 km diezgan jautri pārgājis jau. Vairs 24 km palika pa šitiem šaurajiem ceļiem. Kalnā augšā, kalnā lejā. Vienā momentā bija plus 17 jau. Tagad nokritus plus 12. Tajā sniegotajā Norvēģijā, kur sniegs līdz kulē, kā tie latvieši mīl runāt, tie, kas Latvijā dzīvo, kas tālāk nav bijuši pa Spici un pa uz Krastielas, kas mums tur ir lido. Tā viņam liekas, ka Norvēģijā sniegs līdz ausīm un cits nekas te nav. Tie, kas dzīvo tur Latvijā, pa tiem es domāju. Tajos dīvānos, kuros pilns ar blaktīm un skaisti klepo. Un zin labāk par mani pa Norvēģijas ceļiem. Norma gan kāpa. Normiņa kāpa augšā, kāpa. Labi. Tā ir tas visas pazudušas. Tās ir visas aizvestas jau pa fermām. No tejienes prom. Nu jāpameklē, te čalīts jāpalaiž garām viens ar vieglo. Uzsēdās astē. Teslām savām braukā, saviem elbīļiem. Paldies, tūzentak. Viena gudrā ar 90 vai 90 pretī. Nāk pretī viņai tur kabatiņi. Tā brauc acis, zini, uz kātiem. Brauc vienkārši pretī. Neredz, ka es pret kalnu eju. Un ceļš savs. Beigās kaut kā attapās. Kaut kas no riķī. Un man atkal pa pašu kanti nācās nolaist. Ar ratiem. Un diezgan patīkami jau nav. Tam divstāvīgām paletēm nogulties tev uz sāniem, un tad man laikam šefi taču izlamāt. Patriektu teikt, kur tu te ielīdi? Mēs jau teicam, nebrauc, tu te brauc. Nu, reku kalnu var peldes pieņemt ezerā. Nav vēlēšanās nevienam. Apskaties, maziņš ezeriņš un maziņš ezeriņš un mazu vilni sitviņš.
ezeriņš. Tā lūk. Kaut es te vienreiz braucu uz šito pusi, un man brētlāsti divi pretī nāca pa šito ceļu. Iedomājies, brētlāsti, kaut kāds būdas veda. Tu es vienu pamanīt, es devos diezgan atpakaļ, tad iestūmos tur tādā parkingā, viņš aizgāja, un es sāku braukt bet otrs vai, ka no kalna gala redzēja, ka es braucu, tad viņš jau tur man bišķi dabūja pagaidīt minūtes 5, kamēr es aizbraucu līdz viņam, lai viņš mani palaist garām, viņš liek, ka man jau brētlāsti. Nu, te tādu saskarienies čau, viss, ejam gulēt. Lūkā, tur mākoņu staigā, tā kā sniegots kalns izskatās. Pa smuko, nu re, kāds iespaidīgs skats, nu, apskaties, kas pa fainu skatiņu. Saulīte, mākoņi, rudens. Nekas no zaļuma vairs nav palicis pāri. Kaut kādi krūmeļi tur zaļaug, jā. Bet nu tur tālumā tāds foršs skats. Patīkami izskatās. Nevar skriet, ka kāds pretī nenākas. Tad nesīšos, tad man te viss tie otrais stāvs sagāzīsies uz priekšu, tad varēs to ūdeni dzert atlikušo mūžu pats. Nezinu, kas pa skatu. Nu tā ūdenskrātu, es tur esmu staigājis paukšu. Tur diezgan baigi iespaidīgā. Iedomājies, tas dambis pārraujās. O, mamma mia, tad ir ritīgi jālaižās lapās fiksēt. Iedomājies tādu dambu uzbūvēt, kas tur to visu ūdens. Tur baigais spēks tam ūdenim izspiest visas labumus ārā. Tā kaut kāda vācieši tev izzinās pretī ar busiņiem ekskursanti. Palaidat kāds 3 vieglos garām, lai jau skrien. Man jau nekur nav jāsteidzās. Neko zīme kempingiem nedrīkst uzsēties tur. Arī tualete var aiziet, bet gulēt tu tur nedrīksti kempingu mobīlu. Te bija tie aploki, kur bija sadzītas viss tās aitas, kur vēl nobradāts ritīgi visi vienos dubļos, viņi tur visu savāti. Nekur tie aploki. Kad es te pēdējais braucu, tad ir pilni šitas kalns ar aitām. Parlaments, kas tur brēca un ķērca. Tagad līdz pavasarim, līdz maijam. Beigām nebūs, tāpēc tam parādīsies, savedīs viņus atkal palaidīs, lai dzīvo visu vasaru. Nu, man vēl palika 10 kilometri līdz lejai. Tad es būšu pārgāzies šitiem 42 kilometriem pāri. Un tur jau saulīt skatās pazauda. Te jau augūte vairs tik 9 grādi. Iedomājies, tajā galā bija 17, te vairs tik 9. Tā jau braukā turisti ar pa šito. Tā nenāk tur neviens pretī. Neredz pagaidām. Tad jau var maz drusciņu 2 kilometru ātrāk pabraukt. O, kaut kāds buss aizmurē. Palaist viņu garām ķēnu. Tas platāks. Viņiem jau paši kaut kur jāskrien. Pa spoguļu dabūju. Kas tas mums tāds ir? Frankike, johaini, kur tu te atbrauc? Nepietiek ar Francijas kalniem. Nu jā, man jau var patīk aizbraukt citām valstīm kalnus paskatīties. Mēs tādi globeri troteri vien esam. Suga tāda, kuriem patīk daudzīties apkārtnē, sēdēt mājā.
Pūkainā dīvānā pie televizora. Un tagad jānolaižās lejā pēdējie 4 kilometri. Viss saule ar pazudu, varēs modenietis ņemt no acīm nost. Čalīši. Viens parādījās. 2. Esat, no viens buss parādījās. Pāvek rotas parādījās. Te vēl vieglai mašīnai bija jābūt. Netiec garām? Lietaši brauc prom, tev taču tur aizmugurē mašīnas, tad piebrauks, apstāsies. Bļaļ. Tas ir gan viens jempampiņš. Polis, kur iemaldījies. Davids, tie jau tādi. Šitie tie eiropieši nav tādi kulturāli, viņi nepasveicinās. Norvēģi sveicina, paldies, paldies. Šitie bijušais socbloks, tad ir tādi. Pārbijušies vai pēc tiem kalniem. Esmu nolaidies leju. Te labā pusē ciematiņš tāds, var teikt, nosaukt. Zaļo jumtu māju ciematiņš. Un tāds sūnu jumti. Francis arī bija apstājies, kaut kas bija atgadījies mašīnai ar francūzieti dupši gaisēti, kaut ko skatījās. Kas tad ir atgadījies modelim, busiņam. Kaut kas no kalna braucot lejā. Vesels! Tagad mums pa šito trasi jāgriežas. Aizpūs, labi. Pagaidam, čau. Nu, man vēl līdz Kūpam Stavangerai palika 95 kilometri. Ja es būtu braucis ar Ārendālu Lillesandu, es rītā vēl dabūtu braukt. Nezinu. Es te līdz galam aizbraukšu, man vēl paliks pāri. Aizbraucu ar Ārendālu un Lillesandu, man vajadzētu vēl rītā noteikti. Vairāk pa 2 stundām šo braukt. Tāpēc šodien līdz galam. Smuku būs izdevies. Nu labi, vēl nevar teikt līdz galam, es ticu. Bet nu pēc laikiem man pietiek un vēl paliks pāri laiks. Tā, jāuztaisa pauze, nu ko tad un tā skries? 45 minūtes jāuztaisa pauzīt. Nu, tāpatās līdz galam es nevaru aizbraukt, man arī rāda 90 km, bet tāpat pauze būs jātaisa. Tā tad mēs te uztaisīs pauzīti, jā, pauzīti. Tieši tā.